tātad ir kristieši, tā saucamie kopti. Tātad kristietības, tātad pirmie cilvēki, kas vispār atzina kristietību, ir kopti. Viņiem šeit ir savas tātad baznīcas, un apmēram 10% no tātad iedzīvotāju skaita šeit Ēģiptē ir tātad kopti kristieši. Šeit tātad Hurgadā dzīvo apmēram 500 līdz 600 tūkstoši iedzīvotāju, ja veikt tādu tā kā iedzīvotāju skaitīšanu ir šeit neiespējami, ja šeit arī ļoti daudz, tā teikt, iebraucēji, šeit ir arī cilvēki, kas uzturās arī nelegāli, bet tātad pēc pēdējiem statistikas rādītājiem Hurgadā dzīvo 500 līdz 600 tūkstoši tātad iedzīvotāji. Pašā Ēģiptē iedzīvotāju skaits pēc pēdējās statistikas ir 106 miljoni. Ja? Salīdzinot ar mūsu Latviju, tas ir ļoti liels skaits. Un ik gadu apmēram 2 miljoni līdz 3 miljoni iedzīvotāju skaits pieaug. Runājot tātad, atgriežoties pie kristiešiem un tātad koptiem, viņiem šeit ir tātad savas baznīcas. Pirms apmēram 30-40 gadiem bija tā, kad kopti un musulmaņi viņi nevarēja sadzīvot. Bija tā, kad musulmaņi tātad dedzināja koptu dievnamus. Koptiem bija, tā teikt, sarežģītāk iegūt dažādus tātad papīrus valsts iestādēs, bet šajā dienā šobrīd gan kopti, kas ir kristieši, gan musulmaņi ļoti draudzīgi dzīvo tātad kopā. Par koptiem ir dažas ļoti tādas interesantas lietas, ko man patīk pastāstīt tātad turistiem. Pirmais tātad koptu ticības piekritēji, viņi tātad nekad neprecēsies, vīrieši nekad neprecēsies ar citas reliģijas pārstāvjiem. Ja? Tātad, ja musulmaņi, islāma ticības tātad piekritēji, viņi var precēties ar jebkuras reliģijas pārstāvi, tā var būt kristieti, jebkuras citas reliģijas. Vienīgi tas tāds pamatnosacījums ir, ka tad, kad dzims bērni, tātad bērni būs tātad musulmaņi pēc tēva reliģijas. Runājot par koptiem, kopti nekad neprecēsies ar musulmaņiem, un koptiem, tātad, ja musulmanis precās ar kristieti, tad kristietei nav jāmaina reliģija, tas nav obligāti.